Stāsts par upi. Upi, kas vīst cauri Ziemeļvidzemes plašumiem, 95 km garumā. Salaca. Sestdiena, 15. februāris. Modinātājs skan īsi pirms 6. Mašīna noparkota. 6 kārtu drēbes saģērbtas. Uzpūties kā zefīriņš, es dodos tuvāk upē, sasveicināties šogad pirmo reizi. Iztēlojos, kā ar smīnu man Salaca raugās pretī, un es redzu. Upe ir klāta ar vižņiem, kas pa starpu atstāja tikai kādu spraugu, kur pavīd tumšais ziemas ūdens. Izskatās, ka esam pie kādas rūpnīcas konvejeru lentes, un nemaz neizskatās, ka šīs fasētās daļiņas drīz izbeigsies. Ko tad jūs gribējāt, vīri? Āra temperatūra jau gandrīz 2 nedēļas turas, ap -5 dienā un līdz -10 naktī. Salaca, ar ko tā ir tik īpaša? Es varētu teikt, tā ir viena no manām mīļākajām upēm. Vasarā tā ir viena no aizraujošākajām sapalu upēm, kurā mīt tiešām prāvi un sportiski eksemplāri, kurus dzenāt ar mušiņmakšķerēs spētu katru dienu. Rudeņos upes augštecē bieži sastopamas līdakas un zandarti, nemaz nerunājot par plašo karpveidīgo, netik plēsīgo zivju klāstu, kas vismaz pagaidām mani pie upes nesauc. Ziemā un pavasarī šī upe pārvēršas par lašu un taimiņu mednieku otro mājvietu. Šis stāsts iesākās krietni agrāk. Viss jau nav tik vienkārši, lai nonāktu pie iespējas atrasties upes krastā, taimiņu un lašu sezonas laikā ir nedaudz jāpapūlās. Iepriekšējā gada nogalē interneta vietni, kas tirgo makšķerēšanas zonu licences, pāršauts tā jūra, kas bakstās, klikšķinās un vada bankas kartes datus tik ātri, it kā viņa dzīves pastāvēšana karātos mata galā. Tiek dalīti zonās A, B, C un D. A zonas atļaujas, protams, pazūd dažu stundu laikā. Savukārt mums, matrasņikiem, atliek B, C, D zonas. Kuras galu galā nav ne ar ko sliktākas. Tā vismaz es sevi mierinu. Katrai no šīm zonām ir savas īpatnības. Kur ir dziļās vietas, kur ir saklās, kur lašveidīgās zivis mēdz uzturēties. Gatavojušies un atbraukuši taču esam. Jāstrādā ar to, kas ir, kārtīgiem ledus rankuļiem. Neskaitot to, ka spīdēja saule, kas brīžiem spēja uzsildīt manu labo sejas vaigu, visi apstākļi bija pret mums. Pateicoties augstumam, upe vietām sarukus līdz pat vienai piekdaļai no tās patiesā platuma. Abās malās ir krietna ledus josla, kas ir no pārdesmit centimetriem līdz pat vairākiem metriem plaša. Upes vidusdaļā pa straumu slīd vižņi, viss kopsumā mums atstāja diezgan šauru strēli darbībai, kuru varētu saukt par makšķerēšanu. Pirms pāris dienām uzklausījām veikalnieku ieteikumus, ka šādos apstākļos baltā zivs koncentrējās zem ledus, pie upes malām. Līdz ar to tur varētu atrast kādu svaigo zivi, kas ieceļojas no jūras. Pie tā arī turējāmies, bet jau sākotnēji tas šķita pretrunā ar visu, ko gribētos darīt. Meklējam vietas, cenšamies pielāgoties, bet jau pēc pāris stundām manas smadzeņu skalošanas un makšķerēšanas propagandas spējas man līdzi ir atvedušas draugu, jeb vēl vienu upuri, kas pieņēmis ticību laši un taimiņi Salacā. Tas, protams, dienu padara ciešamāku, jo absurdā nodarbe tiek dalīta uz abiem. Vietām parādās krāces. Piezogas sajūta, ka esam tur, kur viss notiks. Ir taču jābūt. Šeit ledus plaukti plešas gabalu tālāk no krasta. Sākotnēji atrasties uz tiem diezgan mežonīgās un atdzesētās upes krastos likās neprātīgi. Bet kāpjot zibizmisuma līmenim, tu pieķer sevi droši uz tā pārvietojoties, pat īsti nedomājot, kas ir zem kājām. Ar mani taču nekas nenotiks.
Taču tā kā mana balss šobrīd atskan video, viss beidzās labi. Būdami tālredzīgi, savos zābakos esam sastūķējuši pēdu sildītājus, kas, protams, palīdz, taču ilgi atrodoties uz ledus, tik un tā jūtu, ka kāju pirksti paši no sevis sāk locīties un kūņāties, veidojot kaut kādu deju ritmu. Kopā ar šķietami perspektīvās upes vietas izķemmēšanu atliek tikai viens – piesēst un paēst. Salaizījuši rētas, nedaudz atvilkuši elpu, apsprieduši tālāko kaujas plānu, dodamies tālāk. Viss, protams, pa vecam. Ledus kā krastos, tā ledus gabali, kas plūst pa upi. Strādājam ar to, kas ir. Atskatoties uz šo dienu pie upes, šķiet, ka pats sevi nedaudz sabotēju. Proti, manā mānekļu arsenālā pārsvarā ir šūpiņi, kurus viegli izmantot pamatstraumē, un man ir tāda sajūta, ka protu tos izmantot un iesēdināt tuvāk gruntī. Nenoliedzam bieži vien par 2 vai pat 3 šūpiņu cenu, iespējams iegādāties tikai vienu labu wobleri. Taču jāteic, ka šodien manevrēt caur vižņiem vieglāk būtu bijis ar wobleri. Kā lai saka, mācība. Tā vien šķiet, jo vairāk laiks iet uz priekšu, jo ātrāk tas rit. Pulkstens jau tuvojās 2 pēcpusdienā un joprojām bez panākumiem. Tikai kāds uz grunta savākt zāļu kušķis, kas brīžiem uz sekundi uzceļ asinsspiedienu. Lai gan mani pa pāris gadiem noķertie lašveidīgie skaitāmi uz vienas rokas pirkstiem, es esmu ievērojis tādu kā sakritību. Visi šie bijuši uz āķa laika posmā no 2 līdz 3 vai 2:30 līdz 3:30 pēcpusdienā. Es to saucu par tagad vai nekad laiku. Jaunas enerģijas baroti un manas copes laika teorijas zenītā esot, mēs turpinam cītīgi strādāt. Pamainam mānekļus, pamainam manieri, kā ar tiem strādājam, atceramies par ledus malu teoriju un visu pārējo. Kaut arī laiks tik ātri rit uz priekšu un mūsu diena pie upes tuvojas noslēgumam, īsi pēc izklaidēm un vēl aptuveni 376 iemetieniem, mēs satiekam pretī nākošu makšķernieku, kas jau padavies un pieņēmis šķietami sakarīgāko lēmumu šodien – mest mieru un doties mājup. Kamēr apspriežam šodien piedzīvoto, mūsu ģīmi sāka nedaudz iestiepties. Brīdī, kad kolēģis pasaka, ka esot izjutis zivs iznācienu un pat ar to pacīnījies. Līdz krastam nesot pievedis, bet tik un tā. Diena iet uz priekšu. Tagad vai nekad posms sākas maržot pēc nekad arvien vairāk. Ūdens tonis paliek arvien melnāks un arvien drūmāks. Temperatūras krišana sāk uzņemt tempus un kopumā pārņem sajūtu, ka diena ir galā. Tāds kā izmirums iestājies. Sāk krēslot, uz ledus vēl mētādams stāv tikai es. Mans makšķerbiedrs jau nosēdies krastā, un nesakot ne vārda, es saprotu, diena ir galā.